Sveiciens! Šodien gribu, lai mēs kopā ielūkojamies 2. korintiešiem 5. nodaļā. Es nezinu, vai es visu nodaļu izlasīšu, bet te ir pāris lietas, par kurām gribu parunāt saskaņā ar to, ko pēdējā laikā dzirdu, ko piedzīvoju, un tādēļ arī ir sirdī tēmas, par kurām vajag parunāt nedaudz. Tad kādu apsveicot dzimšanas dienā, mēs bieži dzirdam, gadi skrien kā stirnas. Mēs novecojam, mūsu miesa noveco, un tad ir laiks padomāt bieži vien par to, ka, ja es esmu bez Dieva, es nezinu dzīves jēgu, tad kur īsti es nonākušu pēc šīs dzīves, jo tā dzīve taču skrien, lai gadi skrien ātri. Un tad es gribu tieši parunāt par to, kad mūsu šis laicīgais mājoklis, šī miesa, lai arī viņa aiziet nebūtībā, mums ir pieejams ķermenis debesīs no Dieva, kas nav rokām darināts. Un 2. korintiešiem 5. nodaļa par to runā. Tad sāksim ar 1. pantu. Jo mēs zinām, ka mūsu pasaulīgais nams no šī pagaidu mājokļa, telts, izirtu, mums ir tāds nams no Dieva. Tāds nams nav taisīts ar rokām, mūžīgs nams, tanīs debesīs. Jo iekšī mēs vaidam neatlaidīgi, vēloties, lai tiktu ģērbti virsū ar mūsu namu, kas ir no debesīm. Interesanti, kad labi ir veselība cilvēkiem, kamēr viņš ir jauns un plaukstošs, kaut gan arī jauniem bieži ir problēmas ar veselību, tad cilvēks, kamēr viņam ir viss labi ar veselību, bieži vien viņš tā nepadomā par to. Viņš nedomās par šīm lietām. Un viņam liekas, ka viss kārtībā un jūra līdz ceļiem, un esmu bijis viens no tiem, protams, jā. Tāpēc, tad, kad kaut kas notiek, kāds vai mugura, sāp, kaut kas savaino muguru, un tad saproti, labāk būtu tādā ķermenī, kas nesāp, kurā nesāp. Bet ir interesanti, kad šodien daudzi runā par to, kā paildzināt to dzīvi šīs zemes un kā pavilkt, un pat varbūt vispār cilvēku var patiesīt nemirstīgi, pat tādas lietas izskan. Mēs saprotam, ka tas nav iespējams, un tas ir vienkārši meli šajā pasaulē, jo nevienu cilvēku nevar patiesīt par mūžīgu, jo Dievs šo pasauli nav paredzējis mūžībai. To tikai kāds akls varētu cilvēks, pat ja tas ir kristietis, akls, kurš nezina savu bībeli, varētu teikt to, ka, mēs jau dzīvojam 1000 gadu miera valstībā, vai vēl 1000 gadu šajā pasaulē vēl paredzēt un tā tālāk. Tas ir cits stāsts. Un vēl ir arī tādi saucamie sludinātāji, kas saka, ka tikai vienmēr viss tikai plaukst un zeļ un perfekta veselība. Un tad sanāk šis Pāvila pants vispār, viņš ir kaut kur nav vietā. Šis Dieva vārds nav vietā, jo Dieva vārds saka, mums ir jānapūš reizēm savā ķermenī šajā miesīgajā, ko tur strādājot, nogurstam un vēl viss kaut kas notiek. 3. pants. Kopš tā ir, ka esot ģērbti tajā, mēs nebūsim atrasti kaili. Jo 2. pantā bija teikts, ka ja mēs iekšī vaidam neatlaidīgi, vēloties, lai tiktu ģērbti virsū ar mūsu namu, kas ir no debesīm. Tad 3. pants, kopš tā ir, ka esot ģērbti tajā, mēs nebūsim kaili. Jo mēs, kuri esam iekš šī pagaidu mājokļa, telts, vaidam esot noslogoti. Ne jau par to, ka mēs negribētu būt neapģērbti, tādā ziņā, ka mēs gribētu būt bez miesas it kā, bet gan gribam būt ģērbti virsū, lai mirstīgums spētu būt aprīts no dzīvības. Pāvils saka. Tagad viņš, kurš ir darbinājis mūsu priekš tās šīs pasaules lietas, ir Dievs, kurš arī devis priekš mums to tā svētā gara ķīlu. Tātad mēs esam apzīmogoti, tie, kas tic evaņģēlijam tam, ka Jēzus Kristus mir par viņiem grēkiem un augšām cēlās. Tas, kas saprot, ka ir grēcinieks miesīgs šajā pasaulē, kas pieņem Jēzus Kristus izdarīto darbu pie krusta, ka viņš atdeva savu dzīvi un teica, ka viss ir piepildīts, viņš izlēja savas asins zemē, kas tagad ir Dieva priekšā. Par mūsu grēkiem mēs ticam šīm asinīm, ka viņas ir nomirušas, izlietas
Jēzus Kristus upuris ir pie krusta bijis par mūsu grēkiem, tad mums ir pieejams svētā gara zīmogs ķīla atpestīšanas dienai. Tas būs mūsu iekšpusē, un Dievs tevi pazīs, pat ja tu mirsi šajā dzīvē. Ja tu būsi glābs, un tev būs šī svētā gara ķīla. 6. pants. Tādēļ mēs glābti esam, vienmēr droši zinot, ka kamēr mēs esam mājās, iekšā mūsu pasaulīgā ķermeņa, mēs esam probūtnē no tā kunga. Ļoti interesanti, jo šodien jau daudzi sludina, kad visu laiku es tur dzirdu Dievu visu laiku galvā, un man tur viss saka, ko darīt, un Dievs man tikko teica to, un māja pēc 3 mēnešiem būs jāceļ, man Dievs tu pateica tikko. Man Dievs saka, ka tev tur ir tas jāizdara, un Pāvils saka, mēs tā kā bišķiņ probūtnē pagaidām esam no tā kunga, jā, mēs izglābjamies, ka saņemam garu ķīlu, mums ir pieejama apsolījumi, viss ir, bet nav tā, ka mēs esam tā kā jau varam runāt tā, un visu tur zinām katru vārdu, ko Jēzus mums saka. Tie arī ir tā kā maldi, un šeit skaidri pants pasaka, kad mēs esam probūtnē no tā kunga šobrīd. Mēs esam droši, es saku, un vēlēdamies drīzāk būt promisoši no tā mūsu pasaulīgā ķermeņa un būt klāsoši pie tā kunga. Ik viens normāls glābs kristietis grib ātrāk būt klātesoši pie tā kunga, saņemt jauno nemirstīgo ķermeni. Pēc atklāsmes grāmatas noslēdz to, ka Jēzus nāk drīz. Viņš nāk ātri, viņš jau nāk būtībā. Un gars saka, nāc, kungs Jēzus, ja? Vai tev ir tas gars, kas tā saka? Es ceru, ka jā. Ja nē, tad ko tu vēl gaidi? Tā mēs redzam, ka mēs gribam būt klātesoši. Jo mums visiem ir nepieciešams parādīties. Un tā ir tā viena lieta, ko es gribēju pateikt par to ķermeni, kas mums gaida debesīs, ka visiem, kam ir dzimšanas diena, kur ir dāvana pieejama mūžīgā dzīve bez maksas, caur ticību Jēzus Kristus izdarītiem darbam pie krusta. Un kad ir tas ķermenis pieejams pēc šīs pasaules bojājas vai pēc mūsu nāves. Es ticu, ka pasaules bojāja drīz ņemot vērā to, kas notiek pasaulē. Nevis pasaules bojāja, bet būs tā saucamā pastardiena, Dieva tiesdiena pār pasauli. Labi, tā ir arī pagaidām nav tā tēma, ko mēs bijām runāt. Bet nākamais, ko gribēju pateikt, ir tas, kas par ķermeni, un otrs ir tas, ka mēs saņemsim pēc šīs dzīves apbalvojumus, kroņus par to, ko mēs būsim darījuši miesā, esot šajā miesā. Un te ir šajā nodaļā interesanti arī tā forši tās 2 lietas, par kurām gribēju runāt, ir tieši šajā nodaļā iekšā. Tad 10. pantu, jo mums visiem ir nepieciešams parādīties tā Kristus tiesas krēsla priekšā, lai ik viens varētu saņemt tās lietas, kuras ir paveikts iekš tā sava ķermeņa, attiecīgi pēc tā, ko viņš ir darījis, vai tas būtu labs vai slikts. Kristieši neiet pazudināt šajā tiesā. Viņi saņem apbalvojumus par to, ko ir darījuši. Ja darbs sadegs, tad pats tiks izglābts, bet kārts ar uguni tur tālāk rakstīts. Tādēļ zinādam, to tā kunga šausmu piemeklējumu mēs pārliecinām cilvēkus, bet mēs esam pataisīti, redzami Dievam, un es uzticos arī, ka esam pataisīti atklāti iekš jūsu sirdsapziņām, jo mēs neuzteicam mūsu pašus atkal no jauna priekš jums, bet dodam jums izdevību godāties mūsu vārdā, lai jums varētu būt kaut kas, ko atbildēt viņiem, kuri gādājas ar ārējo izskatu un ne ar to, kas ir iekš sirds. Lūk, es vienmēr saku, ka Dievs uzlūko sirdis. Un ir kādi, kas mēģina ar ārējo pievilkt cilvēkus, kristiešus. Par graznumu un to visu, kas ir. Un Dievam nav problēmas ar graznumu, bet viņam ir problēma ar to, kur šobrīd atrodas tava sirds šajā pasaulē, jo Bībelē saka, kas šo pasauli lieto, lai ir tādi, kas nelieto, kas raud tādi, kas neraud. Ja? Mums ir jāizdara tās izvēles par vērtībām, kāds mums šobrīd ir. Jo mēs visi parādīsimies Kristus soļotās priekšā. Te Pāvils pārliecina korintiešus, ka tie, kas viņus musina, viņi lielās ar kaut ko citu, bet Pāvils saka, ka mana sirds ir tīra būtībā. Viņa ir tīra.
Un viņš vēlās, lai viņi uzticās Pāvēlam kā Dieva sūtnim, jo Pāvils būtībā ir kā Kristus ciešanu piepildītājs. Pāvils ir apostols pagāniem, pēc viņam dotā iedalījuma, kas Karaļa Jākapa Bībelē ir skaidri vai vairāki panti kolosiešu vēstulē par Pāvila ministrijas iedalījumu, kur mūsu Bībelēs ir aprauti. Tā arī cita tēma. Jo tā Kristus mīlestība piespiež mūs, jo mēs šādi spriežam, ka ja viens nomira par visiem, tad visi bija miruši. Un ka viņš nomira par visiem, lai viņi, kuri dzīvo, viņiem nevajadzētu turpmāk dzīvot priekš sevis pašiem, bet gan dzīvot priekš viņa, kurš nomira par viņiem un cēlās atkal no jauna. Reizi mēs bieži kristieši dzīvam tādā egoismā šajos pēdējos laikos. Kādam ir, piemēram, tur daudz ir, zina, ka mēs esam Kristus miesa ticīgie uz zemes. Kādam tur ir daudz un kādam ir maz. Un tad nav šī izlīdzināšanās un nav šī miera un tad ir strīdi un šķelšanās būtībā tā kā pasaulīgi cilvēku uzvedās. Bet Pāvils saka, lai mēs esam vienoti, domājam par citiem vairāk nekā tikai par sevi un tad arī par mums padomās kāds, Dievs pirmkārt. Tas uz mums katru attiecās. Tādēļ no šī brīža mēs nepazīstam nevienu cilvēku pēc ārējās miesas, jo tā patiešām, lai arī mēs esam paznuši Kristu pēc tās miesas, tomēr tagad turpmāk nezinām, mēs viņu vairāk pēc miesas. Cik šodien viss ir uz miesu tāds tendēts, uz miesu, tur āriene, tur musīši lielāki, tur sievietēm feminismas arī, tur zālē, tur boks, tur viss. Un Pāvils saka, mēs pēc miesas nepazīstam cilvēku, bet to viņš ir glābts vai nav glābts. Tas nenozīmē, ka tev miesā jābūt tur tādam sliktam vai miesu drīkst trenēt, visu drīkst darīt, vienkārši jābūt ir, sirds stāvoklim pareizam. Tādēļ, ja kāds cilvēks ir iekš Kristus, viņš ir tāds jauns radījums, vecās lietas ir gājušas prom, redziet, visas lietas ir kļuvušas jaunas. Redzat, tad, kad mēs piedzimstam no jauna, mēs esam jauns veidojums Dieva acīs. Un tas ir tas, ko grib Dievs pirmkārt, lai mēs piedzimstam no jauna. Tas, ko es sākumā teicu, ja šodien nav cilvēku glābs, tad viņam ir iespēja pieņemt to, ka Jēzus Kristus ir par viņa grēkiem un augšām cēls, un ka viņa asins ir pietiekams, lai viņu nomazgātu un radītu viņu tīru no grēkiem. Un lai cilvēks kļūtu par jaunu radījumu. Tas ir tas, ko Dievs vēlās, un tas, ko Dievs aicina arī savus ļaudis, lai viņi ar šo vēsti dalās. Un lai glābtos citi cilvēki, jo mēs nekādu āršķirīgo, ne mantu, ne zeltu, neko no šeit pasaules līdz nepieņemsim uz debesīm, kā tikai citu cilvēku dvēseles. Pliki mēs tienāsām, pliki mēs iziesim. Tas ir tas, ko es šodien gribēju pateikt. Un 19. pants. Tā teikt, tas Dievs bija iekš Kristus samierinādams to pasauli ar sevi pašu, nepiepotējot viņu pārkāpumus pie viņiem un ir uzstājis priekš mums. Tātad glābtiem cilvēkiem sludināt to samierināšanas vārdu, ko es šobrīd daru. Alleluja! Dievs ir labs un viņš mums ir uzticējis un izdzējis par to. Tad tagad mēs esam vēstnieki priekš Kristus, it kā Dievs ļoti lūdzas jūs tikt samierinātiem ar viņu, redz, pat Dievs lūdzās, lai tu samierinies, ja tu vēl neesi samierināts ar Jēzus Kristus sasieniem, viņi izdarīja to darbu pie krustiņa šeku lūdzu, lai tu to izdari. Es lūdzam, lai Kristus vietā esiet jūs samierināti ar Dievu. Un tāpat kā Kristus, viņš ir bezvainīgs, mēs būsim tāpat kā Kristus bezvainīgi, ja mēs samierināsimies ar Dievu caur Jēzus Kristus izlietajām asinīm. Jo viņš ir taisījis viņu, lai viņš būtu par grēku, par mums, mūsu vietā. Tas ir Jēzus, viņš taisīja tādu, lai viņš būtu mūsu vietā par grēku, kurš nepazina nekādu grēku, lai mēs spētu būt taisīti par to Dieva taisnīgumu iekš viņa. Jēzus Kristus bija vienīgās asins svēts šajā pasaulē. Tieši tāpēc bija tīrs bezvainīgs upurs, un šīs tīrās bezvainīgās asins bija vienīgās pasaules, un neviena cita reliģija, neviena cita ticība, neviens pravietis, neviens dzīvnieks, nekas nevar apklāt pilnībā grēkus, un pat beigās tos nepielīdzināt cilvēkiem. Vispār jau nepielīdzina Dievs, ja tu pieņem Jēzus Kristu, viņš to visu maina, tas jauns radījums, ko tu būtu darījis. Un nekāda vainas apziņa vairs nevar būt par to, ko tu darīji, ja tu tagad pieņem Jēzus Kristu par glābēju, tu to nožēlot. Tu atbrīvojies no tā, tu sakārto šīs lietas. Mēs ejam uz Kristus taisnību. Mēs nevaram skatīties uz savu taisnību. Cik īpaša nodaļa, 2. Korintiešiem 5. nodaļa.
liels dziļums. Es aicinu ikvienam studēt Dieva vārdu, kā tā 2. Timotejam 2.15 rakstīts KJV. Studē Dieva vārdu, lai tu būtu uzticams darbinieks, kas pareizi dala to patiesības vārdu, kam nav jākaunas, viņam nebūs jākaunas, kas studēs Dieva vārdu. Tad studēsim kopā Bībeli. Paldies par šo.